Tagad mēs atrodamies Baložos, Rīgas rajonā. Atgādināšu, ka jebkuram jūsu malkas apkures katlam mēs uzstādām feroli granulu degli. Pašlaik mums ir aptuveni 98 katlu veidi, kuros mēs uzstādām, un tādējādi 10-kārt atvieglojam jūsu apkures dzīvi. Šajā gadījumā tas ir Viadrus U22 katls ar 4 sekcijām, un šeit ir 3 plaukti granulu taupīšanai. Tagad es jums parādīšu, kā izskatās šie plaukti. Zemāk, kā jūs redzat, viss deg šādi. Šajā gadījumā mums ir māja aptuveni 100 kvadrātmetri, un mēs uzstādām otro jaudu, tā ir 20 kW, lai šīs jaudas pietiktu mājas apsildīšanai un boilerim aptuveni 140 litri. Šeit par boileri ir dažas nianses, kuras vēlētos pateikt. Mēs parasti urbjam šī boileres korpusu, lai uzstādītu šo sensoru, bet šajā gadījumā bija uzstādīts šis termometrs, un saimnieks teica, lai mēs neurbjam, bet gan uzstādām šo sensoru šajā caurumā, lai deglis zinātu, cik grādi boilerī un kad deglim jāieslēdzas. Bet šeit es gribēju pateikt, ka šeit katla ieeja un izvads ir 3/4. Nekad neaizsērējiet šo diametru, tas tādam jābūt iekšpusē, 3/4, jo iekšpusē siltummainis ir tāds. Gareniski pa sienas malu ir apvīta, uzskrūvēta caurule, šeit ir tās ieeja. Un šādi spirālveidīgi tā iznāk no šejienes, un, ja jūs aizsprosto šo diametru, tad šajā gadījumā jums izdevīgāk vasarā kurināt ar elektroenerģiju nekā ar granulām. Kāpēc? Jo, piemēram, šis boilers var uzsildīties aptuveni 25 minūtēs, bet, ja jūs esat sašaurinājis šo diametru, tad attiecīgi deglis sildīs pusotru stundu. Un attiecīgi, šī stunda, kurā strādās deglis, tas ir vienkārši lieka enerģija, ko jūs vienkārši tērējat velti. Tāpēc šeit tā saimnieks pats lodēja šīs caurules, viņš vienkārši pārveidos uz 32 diametru. Es viņam tā teicu, nezinu, kā turpmāk viņš rīkosies. Tātad šeit mums ir Wi-Fi sensors. Mūsu pats maršrutētājs atradās tālākajā istabā mājā, un mēs to uzstādījām tieši virs katlu mājas, jo tajā nekas nebija pieslēgts, un saimnieks teica, ka viņam pagrabā nekad nav bijis internets. Bet kā mēs šeit pieslēdzāmies, viņam uzreiz šeit parādījās. Viņš ir ļoti apmierināts. Tātad kāpēc mēs uzstādījām degli? Šajā gadījumā saimnieks teica, ka viņš domāja 2 gadus, bet principā sieva uzstāja, jo sieva bija nogurusi, jo viņa atbrauc mājās agrāk nekā vīrs ierodas un ir jākurina. Kurināja ar šiem briketēm, apkurināja. Jāpievieno reizi stundā. Katru stundu ir jāpievieno un atbilstoši stāsta, ka salnos stundā, 2 naktī pēdējo reizi pievienoja, tad gāja gulēt un, kad īpaši augsti, tad vēl naktī 4 un 5 jāceļas. Turpmāk viņš teica, saimnieks iesaka, ja kāds būvē māju, noteikti ieklājiet siltās grīdas, viņam tās ieklātas 8 cm dēļ tā iemesla. Viņš iesaka siltās grīdas, jo tās ir inerces ziņā efektīvākas nekā radiatori, un viņam patīk klimats ar siltajām grīdām visvairāk. Kopumā viņš iesaka ieklāt siltās grīdas, ja jūs būvējat vai pārbūvējat māju. Lūk, un šajā gadījumā mums šeit ir vasaras-ziemas režīms. Tātad, kas ir vasaras režīms, 2 vārdos pastāstīšu, tātad mēs vasarā pieslēdzam. Šo sensoru vietālrunī vai planšetdatorā uzstādām uz 10 grādiem, mājas ventiļus šos aizveram un atstājam tikai boileri. Un šeit šis sensors. Šeit mums ir tāda funkcija kā U02. Šos 10 grādus vienkārši mainām uz 40 grādiem. Tagad es mainīt neplānoju. Šeit apstiprinām labi un izejam. Šeit jānospiež informācijas poga 6 reizes apļveidā. Un, ja mēs ziemā pārējam uz ziemas režīmu, tad mēs pretēji izslēdzam šo sensoru, uzstādām 10 grādus, kā tagad stāv. Telefonā šeit uzstādām 22 grādus un mājas ventiļus atveram. Bet, ja jūs vēlaties kurināt ar malku, kā jūs kurinājāt līdz mūsu šodienas ierašanās brīdim, tad šajā gadījumā ir jāizskrūvē šie 4 skrūves, jāuzstāda šī aizbāznes. Tālāk mums iznāk, ka cirkulācijas sūknis ir pieslēgts pie degļa, lai saglabātu vairāk karsto ūdeni. Tātad šo spraudni ir jāatslēdz no mūsu rozetes un jāpieslēdz jūsu rozetei strāvai, lai deglis nevadītu, tā kā jūs to noņemsiet, bet lai visu laiku, kā šajā gadījumā, būtu ieslēgts cirkulācijas sūknis,
lai sistēma neuzvārītos, un jānoņem plaukti. Jā, šie 3 plaukti, jo jums nebūs kur likt malku. Tātad principā varbūt uz šo visu no saimnieka tiek prasīts tikai 2 lietas – katru dienu aizpildīt pilnu bunkuru, kamēr viņš nepierod un neuzzina, cik daudz. Jo patēriņš uz 100 kvadrātmetriem ir 500 kg, tas ir aptuveni 16–17 kg granulu dienā. Jā, tātad mums šeit ir aptuveni 45 maisi, tātad no 3 līdz 5 dienām vajadzētu pietikt. Tas ir atkarīgs no mājas siltumizolācijas, no laika apstākļiem ārā, no vēja un tā tālāk. Tātad principā mēs to visu izdarām 5 stundās, tāpēc meklējiet mūs tik to kā, lai gan jūs šķiet jau esat mūs atraduši. Tātad varat vienkārši ienākt mūsu kontā un apskatīt mūsu darbus. Uz redzēšanos!